iepazīstinu jūs ar karostu, fortiem, sagrautiem mūriem, kurus nekad tā arī neizmantoju. Laikā no 1895. gada līdz 1900. gadā pēc Krievijas cara Aleksandra III. Pavēles 4 kilometru uz ziemeļiem no Liepājas sākās karostas kompleksa būvniecība, kā arī Liepājas cietokšņa izbūve, kas cara valdībā izmaksāja 40 miljonu zelta rubļu. Taču 1908. gadā pēc Krievijas-Vācijas līguma noteikumiem cietoksnis beidz funkcionēt. 1915. gadā Vācijas karaspēkam tojoties Liepājas forts uzspridzināja, tātad izgāja pa gaisu 45 miljonu zelta rubļu. Tā noteikti bija milzīga bagātība. Jo tad betons nebija lēts, un noteikti viss tas dārgu un viss vešana, tad nebija tāda tehnika, tā kā tagad. Un tas viss noteikti bija ļoti ilgi un ietilpīgs process, un beigās arī tas cietoksnis pēc tā arī netika izmantots, uzcēla, izmet vējā 45 miljonu zelta rubļu, un tā līdz mūsdienām tagad tie grūveši, ko Vācijas karaspēks uzspridzināja, ir. Un tagad tas ir padomu laikā, tur karostā bija slēgtā zona, tad nevarēja vispār tur apskatīt tikai tie armijnieki, kas tur piedalījās un bija te karos slēgtajā zonā. Bet tād, kad sākās, ka izved karaspēku 90. gados, tad karostā atvērās tā zona un bija viņa pieejama visiem, pat šai dienai. Tagad tas ir turisma apskats objekts, pastaigas objekts. Tagad arī ir uzbūvēta kafejnīca, kur var padzert tēju un paskatīties uz jūru bangojošo, uz molu pastaigāt. Mols ir garš, tā arī celtniecībā noteikti ilgi un laiki ietilpīgi bija līdz pusmolam ir labs, kur var paiet, pēc tam ir tāda lavierēšanas māksla, ja grib līdz pašam galam aiziet, jo gadiem jūras ūdens ir izskalojis, ir bēders virsmā un izgrausti robi, tāpēc nebūs tāda pastaiga pa gludu betonu virsmu. Un tā sākumā tā gludā betonu virsma iespējams, ka ir atjaunot padomu laikā, kad padomu karaspēkam, lai varētu pārvietoties vai braukt jūrā vai kaut ko tur darīt, tas, kas bija padomu laikos slepens, kādas darbības, ko armija veic pa visu slēgto zonu. Un arī bija iztaisīti, kad cāru valdība uzbūvē, vēl tagad var apskatīt pārpalikums, ir aizbetonēti, aizauguši, aizgruvuši, bet bija taisīts tā, kad šauj virsū lidmašīnas bombardē, tad pienest pa apakšzemes tādiem tuneļiem, jūs video arī viņus varējāt redzēt, jo, lai artilērija tur bija tāda, kad jūs video ievērojāt,
uz leju, tur padēju kaut kā uz augšu un tad ielika, un tad atkal izšaut, tā bija domās, bet forts tā arī nemaz neizmantoja. Galvenais, kad viņš cēla 5 gadus, un 5 gadu laikā noteikti milzīgi daudz armiju mobilizēja, lai uzcelt, jo tais laikos, lai tik apjomīgs forts uzcelt 5 gadu laikā un vēl izrakti pazemes tuneļus un iebetonēt. Forta arī atrodas dienvidos, tur arī forti, un tur tāds cietokšņu kanāls ir, tas laikam, lai nevar piekļūt tik viegli, tad jāpeld pāri. Forta arī atrodas un pazemes pie pārka, tur, kur ir vēja ģenerators, un tur arī ir pazemes ceļš, un tur agrāk, nezinu kā tagad, bet agrāk turists vadāja apakšā. Un tā, ja jūs gribat, tad, ja kāds jau ir bijis, noteikti daudzi bijuši Liepājā skatīt forts, jo maz tādi, kas dzirdējuši Liepājas forts vai redzējuši. Tā kā spiediet like, abonēt, lai kanāls attīstās. Draugu vajadzīgs atbalsts. Atbalstiet, lai jauni video tikt veikti un tā tālāk, lai viss turpinātos, un brauciet, kas nav bijuši skatīt, un spiediet like.